kurgānu, kur bija apbedījumi, ja nemaldos 5000 gadu veci. Un viņš bija slēgts, pie vārtnēm bija saraksts, kurš bija ļoti, neteiksim, nelaipns, bet ļoti negribīgi stāstīja, ka tur ir izrakts tas, un tas arī ar to arī beidzās. Un pēkšņi nezinu, no kurienes parādījās viena šamana ar ekskursiju grupu dienā, kad tas viss ir slēgts tur. Un ļoti interesanti mums izstāstīja vēsturi un dažādus arī šamaniskos aspektus visam apbedījumu vietai. Вот считается это вход духов потустороннего мира. Они оттуда сюда входят. А вот рядом, видите, там чалама, следующее записано. Туда вешают обычные женщины. Почему-то считают, что вот она помогает в женских проблемах, как ни странно. Да. Вот это вот считается, вот как вот я говорю, рукоять меча. Вот рукоятку, да? Вот очень интересный камень, вот над угловой, обратите внимание. Там очень много родовых тамга. Печать родовых. И там вот видите, вот верхняя часть отколотая. Вот на верхней части раньше была какая-то женщина, была очень красивая. И люди, которые сюда приезжали, особенно шаманы, с этой стороны именно проводили там обряд. Священные считали, что тут какая-то девушка. Видите, вот приезжали. Как раз тогда был профессор наш, заведующий Сунчудашев Яков Иванович живой. Вот он там, наверное, заметили голое место. Да, посередине. Вот он считает, что там как раз было захоронение лошадей. И там аномальная зона, и я своими глазами видела, вот так он рамку держал, и эта рамка вот так вот просто крутилась. Да. Вот очень магнитные поля были большие, и поэтому лучше туда не заходить. Если экскурсию проводите, вот так вот по обочине пройдите, часовой стрелки, расскажите, покажите и все. Оля! Поднимись наверх! Иди поверху! Лучше всего так. И если вы побыли внутри, так, чтобы за вами ничего, в общем, для собственного вашего благополучия и здоровья, обойдите здесь, господин. Пойдемте. Туда, пойдемте. Лучше так обойти. Привет, Латвии! Нашему братскому народу, мы вас любим! Tur es domāju par to, cik mēs daudzām vietām un lietām paejam garām, nesaprotot, cik tām ir milzīga nozīme un īstenībā, cik tās ir pilnas ar labu vai sliktu enerģiju. Un mēs taču ejam, katru dienu mēs ejam pāri kapiem, svētvietām. Mums tur sākās tā Hakasija. Man atstāja vispār kopumā šie 2 punkti, kas bija Hakasijā, atstāja tādu, ka cilvēki ļoti mainticīgi. Viņi tic tur, piemēram, šīm plakno akmeņu krāvumi. Tikai tur es tā īsti sapratu, ka tas ir celts ar domu, ar emocijām un ka cilvēks tur ir mēģinājis vai kaut ko atstāt vai kaut ko panākt. Visam ir sava kaut kāda enerģētika. Ja? Un tajās kapenēs jau vispār. Tur katram akmenim, katram kaktam, katram kvadrātmetram bija kaut kāds šis enerģijas strāvojums, kur tur un tad es tur izgāju cauri vienam laukumiņam, izrādījās, tur iet vispār nedrīkst pāri, ja, bet lai gan tā uz acu ir pilnīgi parasta izdegusi zāle. Lēnā garā sāk visi ievērot, ka parādās kaut kādas dažādas sakritības vai kaut kādas lietas, kas vai pasargā mūsu vai norāda kaut kādu pareizāku maršrutu vai pēkšņi saved kopā ar cilvēkiem, kas parādās no nekurienes, kas dod mums papildus informāciju, izstāsta daudz ko un teiksim tā, izglīto arī kaut kādā mērā. Tā kā viennozīmīgi. Katrā ziņā te viss tas kalnos dzīvo, gan cilvēkos, gan dabā, gan visapkārt ap mums. Šita ir ieeja, tā kā es saprotu, uz to kapsētu, tā varētu viņu nosaukt, pa mūsēm. Uz tā kurgāna ielai. Un tante teica tā, šamani, ka jāiet iekšā caur šitiem vārtiem, tu var tur doties iekšā un kā ārā tad cauri. Es biju saprats, ka vajag izbraukt, bet, pilsonīte saka, ka jāiziet. Es izbraucu.
Jācer, ka man neviens par to neko nesastādīs. Izlīja, uzpūtās kā mans vēders pirms 2 stundām un sāka līt ārā. Es paspēju izskriet mežā, bet kanniņi gan nepaspēja. Mums viss sagāja salonā. Tad mēs tādi apdolbījušies ar dīzeli braucam. Atvērta loga. Jā. Pečkas pilna lūku. Kas ir to pečka? Pečku dzesēja motoriņu. Temperatūra pa kāpumā kāpj uz augšu, motors nedzesējās, jātais pilna katuška iekšspečka, jāuztais pirts, jāuzvāk cepuru un jāka, jātais visu logu vaļā. Tik var braukt. Lunatiki hrenava. Es domāju, 12. +1. Mums jau 2. Jau. 20 pār 1. Ojoj. Mērķis ir Altai Republika. Jā, aizbraukt it kā līdz pēc iespējas tuvāk tam pagriezienam uz to taigam un, kur tas sledājas pagaidām. Pagaidi. 110 kilometri ir palikuši mums līdz šitam te pagriezienam, kur jāgriezās, kur varētu teorētiski degvielu dabūt. Kādos 3 tur varētu būt. Ar vien lēnāk sāk iet. Apmēram tā. Smakojam un kustamies. Tu domā šodien negulēt? Bet, viss ir piekusuši, tam gan es piekrītu. Domāju, šī ir smukot. Vienkārši es domāju, zin kā, šodien visi nobraukušies un arī visas kalnu pārējais, viss pārējais, vienkārši pagulēt līdz tiem 10. Nezinu, 200 kilometru mums 7-8 stundas būs, 9. Ja mēs 9 stundās nospiežam rēķinu, tas ir 7-8 vakarā. Kas tas ir tāds, kaut kas ļoti sarežģīts? Jā. Stepi? Protams, tu brasli, man liekas, būs izskat. Kā man ir paveicies? Viss, paldies, puši. Šo, labi, davai ar labu nakti. Paldies. Ainava ir absolūti mainījusies. Ja mēs pirms 3 dienām izbraucām no tundras, kur bija priežu meža galvenokārt, tad tagad mēs esam, šī vēl nav raksturīga, bet mēs esam jau gandrīz 1000. Cik Krievija tomēr ir dažāda savā daudzveidībā. To var tikai apbrīnot, vai ne, kas? Tieši tā. Un īstenībā tas attālums, kas nobrauks, nav baigi liels. Labi, to jau pēdējā dienā izstāstīs. Tas, kas parasti. Mums ir pankūkas puses rekords cepsim ar ikriem un ar, kas tur vēl bija otrā lieta, ar medu. Osēdiens. Sgušonka. Pankūks ar medu, jā. Mēs nopirkām pārslas, kas jau ir ar kaut ko ar tur ievārījumu. Bija doma par vēršacīm, vai ne, Edgar? Aizēja pļavā, sameklē kādu skolu. Jā, bet puiši ir pelnījuši labākas brokastis par vēršacīm, tāpēc... Šodien paliksim pie putras, tā lai vēderā turās. Auz pārsla putra 5 graudi, jā? Ne, vai parastā, Edgar? Kas šodien būs? Parastā? Parastā. Parastā 5 graudi. Aha. Bet Gunturs tavu krūšu apkārtmēru ņem 3. Divas točina ņem. Viss kārtībā. Tas aptuveni izskaties tā. Piebaroja viņus, tagad viņi man atrausies. Viņi ir no manis kļuvuši atkarīgi. Tas bija mans mērķis. Tagad es spēšu ar viņiem manipulēt. Vajag nomazgāties, un tad Es jau nomazgājos toltē tajā kafejnīcā. Tas bija vakar. Bet šodien vēl neesmu iesvīts, bija jau naktis. Tāpēc man vajadzētu dezīt, šis jau tur padus mazgāja, tāpēc... Kāda atklātība, teiks. Kā, vakar visi mazgājās, es arī. Zinot to, ka tā ir pēdējā vieta, kur pirms stepes var nomazgāties, kāpēc ne? Es kafejnīcā biju tikai bidē, man ar to pieeja. Ripo ratiņš. Būs mums šonakt maziņš aktiņš. Ko dziedāja man dzeņ? Satiksim mēs lāčus brūnos. Un tad laidīsimies krūmos. Oh, yeah! Šitas ir
Nissan V6 turbo motors, ražots 90. gados, ļoti izturīgs, ļoti uzticams, nevienu brīdi mums nav pievīlis. Tikai tik, cik tāpat kā mums jāiedod pāriest, jāizmazgā zobi. Galvenais, lai pietiek degviela mums līdz otram galam. Braucam uz Mongolijas robežu, no robežu kontrols punkta mēs tā kā griežamies iekšā gāra robežas malu, braucam iekšā līdz Mungun taigā ledājam. Ceļš 250 kaut kādi, 250 km, pēc tam tālāk cauri visai tai stepē, mēs braucam ārā uz lielo ceļu. Kopā 400 km kaut kādi. Nu jā, un tīri teorētiski ar to degvielas daudzumu, kas mums ir, teorētiski var izbraukt praktiski, ja ir kaut kāda neparedzēta ceļa apstākļi, tad mēs netiekam cauri. Tāpēc šobrīd aktuāli atrast, kur ir degviela. Vai tur pa ceļam kaut kur ir kāda dzīva dvēsā, kas mums var iedot degvielu, ja ne, ja tagad braukt apakaļ uz vienu ciematu, kas ir 20 km, turp 20 km apakaļ, kas ir 40 km līkums uzpildīties, braukt uz robežu kontrols punktu un riskēt, ka mūs nesašņorē robežnieki. Mums sanāk jāgar Mongolijas robežu, iet pa pierobežas zonu. Šo tālauži viņa teica, ka ķipa vajagot ar kaut kādu atļauju, lai braukt. Bet viņš teica, lai riskējāt, lai braucot, ja kaut kādi tūdi eso sašņorēt, lai nelecoties tikai, lai uzvedās godīgi un lai izstāst, ka mēs nezinājām, ka mēs ejam tā kā projām augšā un ka vairāk nerādīsimies pie robežas. Nu, ķip to tā neveidā. Tā kā mūsu arī pļivina krivkšķis. Viss kārtībā, Mongolijas pirms mūsu pusē ir benzīntā. Jā, bet tas ir skaidrs. Šajā tā putekļi, kad nu reik šitai terās, viss ir kārtībā. Tajā vietā ir. Ir? Jā, un tu apsīdīs, tad tu ir kārtībā. Tur ir, jā? Jā, jo es domāju, mēs neejam. Jā, nerādoties robežā. Reāli ekspedīcija sākās pēc manām domām no Mongolijas robežas, es tā uzskatu. Jo pārējais viss bija, teiksim, pārbrauciens. Ko jūs šito gan uzmanīgi? Zin kā viņam nepatikt. Viņš nesapratīs, ka šis... Nu jā. Tas ir riktīgs optiskais plāns. Mēs varam tā kāpt tieši tad. Pārsteidza, piemēram, to pašu robežsargu. Nu, šī te, nezinu, uzdrīkstēšanās vai uzticēšanās mums. Pēc likuma mēs gar Mongolijas robežu nemaz nedrīkstējām nobraukt, bet nāca pretī un palaida mūs. Pilnīgi ne par ko, par skaistām acīm. Mums arī nebija, tur kukuļi jādot vai kaut kas tāds, it kā būtu, vai, teiksim, labi, nomas maksa par to, ja, bet nē, šeit vienkārši no tīras sirds. Es šaubos, vai gar Eiropas Savienības robežu bez īpašas atļaujas turpat Latvijā mūsu šīs mašīnas būtu varējušas tā nobraukt. Domāju, ka nē. Viņš jau saprot, ko mēs ļauni izdarīsim. Mēs neesam par kaut kādu iesaistnieku. Labi, ka viņš to saprot. Nu, kolorīti, es teiktu. Man patīk šī vieta. Nē, man arī patīk. Viņi ir pilnīgi savādāk, nekā es kaut ko kādreiz dzīvēs redzēju. Pāris nedēļas varētu arī šeit pavadīt. Bet šī ir vieta, kur ir komunisms. Es domāju, Mājas praktiski vienādas. bet viņiem ir stils tāds, viņi tā dzīvo, viņiem tā patīk. Neatšķirtos no kaimiņa. Bez blakus. Tā, labi, mēs cietumējam uz veičiem. Tā, pagaid, nu labi, Cik mēs augstu esam te? 2 metri. Tā pilsēta tik augstu? Jā. Baigais kolorīts. Es teiktu kultūras šoks. Pilnīgs, jā. Forši. Bet zini, kas, es domāju, te ir tipiski Mongoļu pilsēta. Daudz patīk. Te nav Krievijas, te nav arī tās Stīvas republikas nekā, te ir tīri Mongoļu pilsēta. Ejam? Jā, Ejam tā bezkalnīgi. Kur ejam? Uz MTS. А здесь приграничный район, поэтому, наверное, у вас там все видно, все тут нормально, да? Ну, как туристы едем, да. А вот Терехоли были, нет? Где? В Верзине были Терехоли? Нет, еще Ну, если туда поедете, там еще контроль очень серьезный. серьезно. Здесь? Да. Каждый все делает. спасибо, да. В основном женоту.
бесплатную воду, понимаете? А так-то здесь больших заводов нет. С котом, да, и все такое. В основном с котом и там соль. Соль, да. Угольный соль. А вот мой УАЗик тоже ничего, везде проедет. Да. Каково дело? Мы сейчас только посмотрим Нива, да? Нива тоже. Даже если застрянет, разберешь по частям, на другое сухое место поставишь, соберешь и увидишь. А это ты так сделаешь, не сделаешь. Получится. Но все равно, эти-то старые модели, да? Электроники никакой, по большому, да, есть. Но все равно она есть. Это, да, как велосипед. Сейчас палдика, припалдика буду звездой, да? Ладно, чем, мужики? Счастливо доехать? Да. Спасибо. Ой, красиво у вас. Да, очень. Потому и приехали сюда, что из Красноярска шли вниз, здесь, и тогда на Алтай обратно вверх. Монтайга, да, и с Монтайга тогда вниз это как это на букву началась какая-то там, ну, Курайская степь начинается там сверху. Туда. Паша граничит Монголии, да? Ну да, параллельно, да. Ну, проезжайте, да. Там будет Алтай. Ну, Алтай, да, ну мы на Алтай идем. Да, Республика Altai. Altājieši un tādi, kas ir mazliet ar šaurākām acīm nekā mums. Liekas viņiem tāda dikta neusticība un vēlmi tā, kad ieraugot tevi, apmēram, ko tu te esi atvilcies, Tīna Makšķeris, jo, nu, nav viņam tā attieksme, man tā liekas. Es nezinu, varbūt man tā ir tāda mana sajūta, bet man liekas, ka viņiem nav patika pret kaut kādiem svešajiem. Vai nu varbūt tas ir tāpēc, ka tā ietekmē pret to savu kaimiņu, ja, kas ir Krievija, bet, nu, man tā sajūta. Я вам сразу говорю, вы проезжаете транзитом. Да. Пограничную зону проезжаете транзитом. Да. Ну, понятно. А там хотя бы Монтайгу можно увидеть с этой дороги, да? Я не знаю. Ну да, понятно. С дороги вправо, влево, никуда это понятно, сворачивать как бы не рекомендуется. Да. Пожалуйста. Nu, bet viņš jau pareizi teica, mēs esam 3 km no valsts robežas. Situācija ļoti interesanta. Mums piebrauc kārtējais robežsargs klāt. Es varbūt kartē parādīšu. Mēs atrodamies šobrīd, Riku, punkts ir uz pašas robežas, Krievijas-Mongolijas robežas. Pa lielam mēs nedrīkstam iebraukt Mongolijā, un pa lielam mēs arī nedrīkstam atrasties šajā robežas zonā, jo mums vajag speciāli atļauju. Turistu atļauju, mums ir jāiet ēst, jo mums ir jāskrien projām. Pēc tam es pabeigšu, pastāstīšu. Tālāk. Ejam, fiks. Šī ekspedīcija nedaudz atšķirās ēšanas ziņā no iepriekšējās ekspedīcijas, jo iepriekšējā ekspedīcijā mēs vairāk centāmies ēst pie dabas un tikai iebraukt veikalos, sapirkt ēdienas, tad varbūt šī braucienā mēs reizēm izvēlamies paēst kafejnīcās. Bet kafejnīcās ēst nevis varbūt kaut kādus pierastos mūsu izpratnē ēdienas, bet pamēģināt arī kaut kādus vietējos ēdienas. Pa ceļam šurbraucot arī mēs pamēģinājām gan šašliku, gan dažādas zupas, gan Nu, katrā ziņā ir ļoti interesanti pagaršot vietējos ēdienus. Paigi bija ok. Boršs bija īstenībā paņem zupu. Boršs bija viens no labākajiem, ko ēdām tagad pa ceļam braucot līdz stejienē. Piesputra ar gulašiņu, kā vienmēr, ir labi, ir pēst. Cerams, ka nebūs tur kaut kas piebērt klāt, bet tie vietēji varbūt tādi neizskatījās. Pateikt, ka jāgāž savādāk. Tas viss ar tiem robežsargiem, višķi vēdergrieži. Tā galva, nu ne dūla, bet nezinu kā višķi uztraukums. Tas būs labi, es domāju, aizbrauks. Neizdīt tanī galā tas pirmais mināžs. Tur ir 95. tikai šitiem 92. Dīzels ir visur, bet jā, nevajag 95. Bija 20 litri, bet man vajag labi. Vēl pašam naudiņā iestamieši. Netiek klāt. Tāda šokolāde, jā? Jā. Mēs iebraucām pilsētā, sākam staigāt pa veikaliem, nedaudz aizkavējāmies, izdomājām paēst pusdienas un pakavēties vietējā kolorītā un pavērot cilvēkus. Un līdz ar to mēs droši vien cilvēki mūs ievēroja, viņiem tas likās aizdomīgi un mums atbrauc vēl viena robežsardzes ekipāža.
kur pateica, ka ir pieņems lēmums, ka mums ir aizliegts iebraukt šī vispār daļā. Mums ir jābrauc apkārt, projām no šīs teritorijas, un lai mēs ilgi vairāk neuzturamies. Beigās tas vienīgais risinājums, ko mēs varējām panākt, lai mēs vismaz daļai apskatītos to punktu, kas bija paredzēts mums maršrutā, kas ir Munguna taiga ledājs. Mēs drīkstam pārvietoties pa šo ceļu, braukt ar robežu, pašu robežas malu sanāk, kas ir jau pierobeža zona, kurā vajag to speciālo atļauju, bet mēs nedrīkstam nekur apstāties, mēs nedrīkstam nobraukt no ceļa. Mēs braucam vienkārši tranzītā no šejienes līdz, kamēr mēs iebraucam Altai Republikā, kur mēs esam ārpus robežu zonas. Kā viņš teica, viņiem augšā kalnos ir robežu sardzes posteņi, un viņi veiks mūsu novērošanu, lai mēs tiešām izpildām viņu lūgumu. Ja mums aizliek braukt pa šejienu, mums nāktos braukt apkārt 2000 km, lai mēs no šīs puses piebraukt pie nākošā ledāja, kas ir Akturu šeit. Tātad līdz ar to ir panākts labākais no visiem risinājumiem, ko mēs varējām panākt. Te ir augstums, kur ir ledājs Munguna taiga, kas ir redzams no šejienes. Tuvāk mēs viņam piebraukt nevarēsim nekādā veidā, jo tas ir tas, kas mums ir aizliegts. Tur gan var redzēt pa ceļam tāds mazs celiņš aiziet, kas principā arī aiziet līdz tam ledājam. Augstums 2560, 70, kaut kas tam līdzīgs. Katrā ziņā augstākais punkts, kurā mēs esam braukuši šoreiz šī braucienā. Un tur, ja mēs paskatāmies tieši tev aiz muguras, ir robežas stabiņš, kas ir Mongolijai. No šejienes metris 100-200. Tātad mēs esam tādā ļoti, ļoti tuvā pierobežu zonā, kurā, principā, mēs uzturēties, kā mēs iepriekš teicām, nedrīkstam. Bet skati ir fantastiski. Jau no pirmās dienas, tad, kad mēs braucām no Krasnojarskas lejā, jau tā daba, stepes un viss mainījās tik strauji, tik pēkšņi, ka bija grūti galvā to visu salikt kopā. Un tad, kad mēs iebraucām lejā līdz Mongolijas robežai, un kad parādījās pirmie lielie kalni, tad tas varbūt pat bija daudz iespaidīgāk, nekā bija kādreiz kaut kur lasīts, kaut kādu raidījumu skatītu vai kaut kas dzirdēts. Viņi ir pilnīgi savādāki. Pilnīgi savādāka daba, pilnīgi savādāka kalna, pilnīgi savādāka tā atmosfēra, kur mēs šobrīd atrodamies. Klau, reku man arī atnāca no Mongolijas. Vēstulīt no Mongolijas. Welcome to Mongolia. Thank you for choosing the most reliable network Unitel. Don't cross border. Have a wonderful trip, Unitel LLC. Unitel, man liekas, ir satelīta telefonu. Tas nodrošina to pakalpojumu. Tā bišķi nedod Dievs, es tagad nospiedīšu nepareizo. Pļāviens, viņš man tūtēs. Čautmats, ka aizsūtīs visas īziņas. Nē, viss no servisa. Puti! Iegājām te paralēli Mongolijas robežai. Tur ir, es uzskatu, kad sākās tieši tā ekspedīcija un tā, teiksim, idejiski tas, kā saka, profils vai kā tur pa gudro pasaka, tas, uz ko mēs tā kā, teiksim, mēs esam atzinušies un priekš kā arī tiek būvētas mašīnas un reāli, tā Mongolijas robeža, principā tuvas apgabals, kas robežojas ar Mongoliju, tas arī, principā, bija tā kā sākumā punkts. Līdz ar to arī sākās, principā, tāda bezceļa un skaistu skatu baudīšana. Protams, ka tie skaistie skati bija līdz tam jau, bet, teiksim, tīri idejiski tas, uz ko mēs tiecamies, ir tieši no tās vietas. Pa vienam, tas vismaz staigāt apkārt. Man kaut kā šitā ekspedīcijā ar savām nesadarumajām riepām kaut kā ļoti, ļoti veicās. Vienāds, kaut kā dzelzis bija un ar abām riepām identiskās vietās tika sadurts pārējais. Viss it kā turēs. Kaut ko pieskroja, paskroja, bet globāli uz doto brīdi nekādu baigot tūdu nav. Es neesmu baigais benzīna galva. Man nav tā, ka prasās, bet vienreiz gadā baigi gribās izbaudīt. Mašīna ir bišķi savādāka, pat ne bišķi, bet krietni savādāka nekā bija pagājušajā gadā. Riepas labākas. Viss ir kļuvis bišķi labāks. Motors gan tā it kā esot kaut kas ar turbīnu. Bet es izbaudu visu ceļojumu un braucienu un visu to. Vajag visu laiku koncentrēties, izaicinājums, atrast labākās trajektorijas. Baigi labi vispār. To jau visi teiks, šī vieta dod ļoti daudz pozitīvu enerģiju. Tu vienkārši pat dažreiz jūties labi, nesaprotot, kāpēc. My love will find them.
Paldies Dievam, ka mēs to pavāru paņēmām līdzi. Eģis, tu neizdomājies iet pie Mārtiņa Rītiņa strādāt? Viņam jau tagad tā kā būtu laiks mainīt profesiju. Nu, cik var? Man patīk, ja man te netupī un baigi nekomandē, man patīk taisīt vispār. Ļoti ir paveicies, ka mums neviens nav šāvis ar karabīnēm virsū, ka mēs esam izbraukuši bez kaut kādiem sūdiem cauri tieši to maršrutu, jo tas ir ļoti bīstams.